Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un miers, lai pavadītu jūs šajā sabata dienā. Tiešām Kungs ir parādījis mums žēlastību un savu mīlestību. Ārā ir tiešām brīnišķīgi laika apstākļi. Pēc dažām vējainām dienām vējš ir nedaudz mitējies, mazāk pūš un ir jūtami siltāks palicis. Un par to mēs varam slavēt Dievu. Un es ceru, ka daži no jums ir ieplānojuši arī šo pēcpusdienu pavadīt kaut kur pie dabas, šādos laikapstākļos, lai arī baudītu to Dieva radīto dabu, ko Viņš ir radījis tieši priekš cilvēka. Jo radīšanas stāstā mēs lasām, ka Dievs visu radīja un pēc tam radīja cilvēku, lai cilvēkam būtu patīkami atrasties tajā vidē, kurā Dievs viņu liek. Un tāpēc izmantojiet šīs dārgās iespējas, kas jums tiek piešķirtas. Bet šodien Dieva vārda pārdomās es ar jums vēlos pārdomāt kādu notikumu ar Jēzu, kādu pamācību un situāciju, kurā ir savā ziņā izceļās tas tā kā strīds, sadursme starp Jēzu un starp rakstu mācītājiem un farizejiem. Tāda sadursme, un centīsimies no šīs notikuma paņemt to, kas mums arī šodien vēl joprojām paliek vērtīgs, jo pati šī sadursme nevisai ir aktuāla mums šodien, jo tur ir tādas lietas pateiktas, kas šodien mums nav aktuālas, bet tomēr šis stāsts mums daudz ko māca priekš mūsdienām. Tādēļ atvērsim Mateja evaņģēlija 15. nodaļu un no pat 1. panta izlasīsim līdz 9. pantam. Mateja evaņģēlijs 15. no 1 līdz 9. Tad rakstu mācītāji un farizēji nāca no Jeruzalemes pie Jēzus un sacīja, kāpēc tavi mācekļi pārkāpj vecaju likumus, jo tie rokas nemazgā, kad ēd maizi. Bet viņš atbildēja un sacīja, kāpēc tad jūs arī pārkāpjat Dieva pavēli savu likumu dēļ? Jo Dievs ir pavēlējis godā savu tēvu un māti, un kas tēvu vai māti nolād, tam būs mirt. Bet jūs mācat, ja kas saka uz savu tēvu vai māti, kas tev no manis nāktos, lai ir Dievam par upuri, tam nevajagot vairs godāt savu tēvu vai māti. Tā jūs atceļat Dievu vārdu savu likumu dēļ. Jūs liekuļi, Jesaja pareizi par jums pravietojas sacīdams, šī tauta godā mani ar savām lūpām, bet viņu sirds ir tālu no manis. Bet velti tie mani godās sludinādami mācības, kas ir cilvēku likumi. Tātad mēs redzam, ir šī sadursme, konfrontācija starp Jēzu, farizejiem, rakstu mācītājiem. Ja? Un kas tur notiek? Farizeji nāk un saka, kāpēc tavi mācekļi nemazgā rokas? Un kur ir šī problēma? Kāpēc vajadzēja mazgāt rokas? Šeit mums jāsaprot, ka šis iebildums, ko viņi vērš pret Jēzu, viņi pret pašu Jēzu nevēršas, bet pret mācekļiem, tas nav balstīts uz kaut kādiem sanitāriem likumiem, bet tas ir balstīts uz vecaju likumiem, tātad uz likumiem, kas tika cilvēciskie šie likumi. Un tas ir tāds rituālais likums, kas bija noteikts, un tad kādu likumu par kāda likuma pārkāpumu viņi tad apvainoja Kristus mācekļus. Tas bija rituālais likums, ka pirms katras ēdienreizes, kas bija cilvēkam jādara? Bija jāmazgā, jāveic rituāla roku mazgāšana. Un kā tā mazgāšana notika? Tā notika ar nelielu daudzumu ūdens, aptuveni tik, cik pusē olas čaumalas var ieliet ūdeni, un ar tādu nelielu daudzumu ūdeni mazgāja rokas, viņas aplēja, mazgāja, izmazgāja, un tad turēja pirkstus paceltus augšā, lai tas mitrums, tas slapjums notek līdz šejienei. Tas bija obligāti, jo pa ceļam viņš tekot nomazgāja to nešķīstību no rokām. Tā viņi to paskaidroja. Un pēc tam bija otrais jāmazgā uzreiz, un tad vajadzēja turēt pirkstus uz leju. Kāpēc no sākuma uz augšu?
un pēc tam uz leju, tāpēc, ka ja vienkārši tāpat nomazgātu, tad tekot, un cilvēks nolaistu rokas lejā, kā viņam ierasts, tad tā roka, kas ir nešķīsta, kas ir apgānīta, viņa apgānītu pārējo, ko viņa mazgā. Līdz tādam viņi bija aizdomājušies, un tāpēc no sākuma šādi noticēja, pēc tam šādi, un tās rokas tāpa it kā šķīstas, un ar viņām tad varēja ēst, jo kāda bija tā doma, kāpēc vajadzēja mazgāt šīs rokas, jo ebrejiem un Dieva likumā, kad mēs lasām Mūzes grāmatas, ir pateikts, ka nešķīstību viņu var nodot no vienas lietas otrai. Piemēram, ja cilvēks pieskarās pie nešķīsta, viņš kļūst pats nešķīsts. Un, attiecīgi, ja viņš pieskarās pie cita, tad viņš arī kļūst nešķīsts. Piemēram, spitālīgais, ja kādu aizskara, tad tas cilvēks kļuva nešķīsts, un viņš arī varēja kādu padarīt nešķīstu. Vai, piemēram, kad Pēle nomira kādā traukā, tad tas trauks bija arī bieži vien jāiznīcina, vai spitālīgs cilvēks, kurš lietoja kādu trauku, šo trauku, ko viņš lietoja, vajadzēja iznīcināt, pat ar mazgāšanu nederēja, vajadzēja tikai iznīcināt, jo tā nešķīstība nododās vienam no otru. Un tāpēc viņi uzskatīja, ka cilvēks, veicot ikdienas darbus, viņš varēja kaut kādā veidā sagānīties, palikt nederīgs, nešķīsts, un viņi uzskatīja tātad, ja viņš ir sagānījies, ar savām rokām aizskāris kaut ko nešķīstu, viņam tas ir jānomazgā, lai viņš jo viņa ēda kā? Ar rokām ēda. Lai tad, kad viņš, piemēram, ņems kumos un liks mutē iekšā, lai no pirkstiem, no nešķīstās rokas, kura pieskārusies kaut kam nešķīstam, lai tas nenonāk iekšā cilvēkā un nesagānītu visu cilvēku. Tāda bija tā viņa ideja. Un tāpēc viņiem bija tā rituālā mazgāšanās. Un tad tie rakstu mācītāji un farizēji apvainoja Jēzus mācekļus, un var teikt arī Jēzu, saka, kāpēc jūs nemazgājat rokas? Kāpēc jūs padarāt sevi par nešķīstiem, par nederīgiem, jums uzticētajam uzdevumam, padarāt sevi sagānītus, jo jūs sevi sagānat uzņemot šo barību, kura varēja kļūt sagānīta caur to, kad jūsu pirksti bija sagānīti, piemēram. Bet, kad mēs lasām, tad te ir skaidra raksta mums pasaka, ka tas nav Dieva nodoms, jo ir teikts, kādi tie likumi ir. Tie ir vecaju likumi teikts, Mēs skaidri izlasām, ka tie ir vecaju likumi. Un ko Jēzus liek priekšā viņiem? Ko Jēzus saka viņiem? Mēs izlasījām, un Jēzus uzreiz atbild uz šo sadursmi, uz šo apvainojumu ar jautājumu. Viņš saka, kāpēc tad jūs arī pārkāpjat Dieva pavēli savu likumu dēļ? Un šeit Kristus liek pretstatā Dieva likumu. Un viņš liek pretstatā tādu īpašu likumu, kā 5. Dieva bausli, kurš aicina godināt savus vecākus, godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tādā zemē, ko tas kungs, tavs Dievs, tev dod. Un tur ir paskaidrojums, Jēzus paskaidro, kāpēc tad jūs pārkāpjat Dieva pavēli savu likumu dēļ, un Jēzus arī paskaidro, kāda likuma dēļ viņi pārkāpj šo 5. bausli. Tur 4. pantā mēs lasām, jo Dievs ir pavēlējis godā savu tēvu un māti, un kas tēvu vai māti nolāda, tām būs mirt. Bet, ja mācat, ja kas saka uz savu tēvu vai māti, kas tev no manis nāktos,
lai ir Dievam par upuri, tam nevajagot vairs godāt savu tēvu un māti. Jeb šo vecaju likums bija tāds, ka varēja notikt tā, ka cilvēkam, kuram ir tēvs un māte, viņam ir jāapgādā savi vecāki. Jānodrošina viņu dzīves vajadzības. Un viņš saka, es negribu nodrošināt viņa dzīves vajadzības. Un tādā, ja viņš vienkārši, kā saka, atstāja viņus novārtā, piemēram, kad viņi jau ir palikuši veci un slimi un nevar sev sagādāt iztiku, un bērns saka, es negribu. Tad tā nevarēja. Tad viņš skaitījās, ka viņš pārkāp Dieva likumu. Bet ko bija izdomājuši šie vecēji? Viņi teica tā, ir izēja, kā var apiet šo likumu. Viņi teica tā, ja tu savu īpašumu novēlēsi Dievam, tu vari viņu novēlēt Dievam, tā kā pēc tavas nāves viņš nonāks tā kā Dieva pārvaldībā, draudzes pārvaldībā, tad tas ir tā kā Dieva, bet tu viņu, kamēr tu esi dzīvs, tu vari pilnīgi viņu lietot. Un tādā veidā tu kļūsti brīvs no tā likuma, ka tu vari. Viņi saka, ja tu visu novēlēsi Dievam, tad tu vari neizpildīt šo savu pienākumu pret saviem vecākiem, tu vari neapgādāt viņus vecumā. Tas bija tāds vecaju likums. Un Jēzus viņiem saka, kā jūs tad atceļat, ko jūs darat? Jēzus viņiem saka, kā tad jūs atceļat Dieva, ar savu likumu atceļat Dieva 5. bausli? Kas tev no manis nāktos? Lai ir Dievam par upuri, tam nevajagot vairs godāt savu tēvu un māti. Un Kristus saka, tā jūs atceļat Dieva vārdus savu likumu dēļ. Un tā Jēzus viņiem norādīja uz viņu kļūdām, uz to, ko viņi nepareizi dara. Un tālāk mēs varam skatīties šo situāciju tālāk. Izlasīsim 10. un 11. pāntu, ko Jēzus kā vēl vienu atziņu pasaka, saskaroties ar šo situāciju, jo tas viss vēl nebeidzās, tas viss turpinās. Un Jēzus vārdi ir šādi, 15. nodaļas 10. un 11. pantā. Un viņš pieaicināja ļaudis pie sevis un sacīja tiem, klausieties un saprotiet, nekas mutē ieiet sagāna cilvēku, bet kas no mutes iziet, tas sagāna cilvēku. Šeit ir svarīgas šīs atziņas, jo tas, kāpēc vispār farizēji un rakstu mācītāji uzdeva Jēzum šo jautājumu par šo roku nemazgāšanu, kā iemesls ir tam, ka viņi teica tā, jūs sevi sagānat. Ko nozīmē sagānīt sevi? Vai kaut ko citu sagānīt? Tas nozīmē padarīt nederīgu tam uzdevumam, kam viņš ir paredzēts. Tātad, ja tu esi paredzēts kalpošanai Dievam, tātad viņi uzskatīja tā, ja tu sevi sagāni, tad tu neesi derīgs tam uzdevumam, ja? Kam tu esi aicināts, kam tu esi uzticīgs. Un Jēzus šeit iedziļinās tajā visā būtībā, un viņš saka, klausieties un saprotiet, nekas mutē ieiet, sagāna cilvēku, bet kas no mutes iziet, tas sagāna cilvēku. Tātad Jēzus atklāja, ka cilvēku sagāna tas, kas iziet no viņa mutes, tas kādu vēstījumu viņš nes. Un turpināsim arī lasīt turpat 15. nodaļas 12. līdz pat 20. pantu. Tad mācekļi pienāca pie viņa un tam sacīja, vai tu zini, ka farizēji tavus vārdus dzirdēdami ņēma apgrēcību? Bet viņš atbildēja un sacīja, visi dēsti, ko mans debesu tēvs nav dēstījis, tiks izrauti ar saknēm, atstājiet tos. Tie ir akliem ceļu rādītāji, bet ja akls aklam ceļu rāda, tad abi divi iekritīs bedrē. Bet Pēteris atbildēja viņam sacīja, izstāsti mums šo līdzību.
Un Jēzus sacīja, vai tad arī jūs vēl esat neprašas? Vai tad jūs nesaprotat, ka viss, kas ieiet mutē, noiet vēderā un tiek izmests laukā? Bet kas no mutes iziet, tas nāk no sirds, un tas sagāna cilvēku, jo no sirds izceļas ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība un zaimi. Tas viss sagāna cilvēku, bet ēšana ar nemazgātām rokām cilvēku nesagāna. Jēzus iedziļinās šīs lietas būtībā, un viņš pasaka, kas ir tas, kas patiesi cilvēku var padarīt nederīgu kalpošanai Dievam, nederīgu viņa uzdevuma izpildēji. Un tas, kas sagāna, ir tas, kas iziet no cilvēka mutes. Un ne tikai no mutes, jo no mutes iziet tas, kas ir cilvēka sirdī. Jo mēs varam lasīt, mums labi zināmus pantus, Lūkas evaņģēlijā, kur ir rakstīti 6. nodaļas 44. un 45. pantā. I katru koku pazīst no viņa augļiem, jo no ērkšķiem nevar lasīt vīģes, nec vīnogas no dažiem. Labs cilvēks no savas labās sirds krājuma izdod labu, un ļauns cilvēks no savas ļaunās sirds krājumiem izdod ļaunu, jo no sirds pārpilnības mute runā. Tātad, kas ir cilvēka sirdī, to arī cilvēks runā ar savu muti. To viņš apliecina, un tā, ka pēc Jēzus, ko Jēzus izskaidro, viņš saka, tas ir tas, kas cilvēku sagāna. Un viņš saka, jau mēs lasījām, kad visa nešķīstība, zādzība, laulības pārkāpšana, tā nāk no cilvēka sirds. Tā ir tā, kas cilvēku sagāna. Un šeit gan mēs atrodam šo vērtīgo mācību. Jo šodien, kad mēs skatāmies uz šīm rakstvietām, uz šiem likumiem, uz šiem aicinājumiem, mēs saprotam, ka šodien cilvēkam, kas dzīvo 20 gadsimtus pēc šī notikuma, cik aktuāls ir šī rituālā roku mazgāšana. Mums neviens nespiež, mums neviens neapvaino, ka mēs to nedaram pareizi. Tātad mums tas nav aktuāli. Neviens arī mums nespiež, kā saka, mēs neesam izaicināti jau uz tādu vecāku pagodināšanu, nav tādi likumi, kas palīdz apiet šo vecāku pagodināšanas likumu, kad, kā saka, novēli Dievam, un tad tu, kā saka, esi brīvs, tev vecāki vairs nav jāgoda. Bet tās lietas īsti nav aktuālas. Ja? Bet kas ir aktuāla? Sagānīšanās ir palikusi aktuāla, jo vēl joprojām grēks ir pasaulē, vēl joprojām šīs lietas, kas ir mūsu sirdīs, var iemitināties ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesas liecības un zaimi, un jebkurš cits grēks, viņš var ienākt mūsu sirdī. Viņš var mūs sagānīt un ko padarīt nederīgus Dieva uzdevumam. Bet ko Dieva vārds saka? Kādiem mums ir jābūt? Dieva vārds saka 1. Pētera 2.9. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Tātad Dievs mums ir devis īpašu uzdevumu. Raksti saka skaidri un nepārprotami. Jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta. Tātad nošķirti kādam īpašam uzdevumam. Un tas, kas mums jāņem vērā, ir jālūkojas uz sevi, lai kas nenotiktu, lai mēs sevi nesagānītu un nepadarītu nederīgu šim uzdevumam. Un, kā Jēzus teica, tātad no sirds un no mutes iziet tas, kas sagāna cilvēku. Un te nu gan mums, kristiešiem, ir jābūt ļoti vērīgiem, jo mūs kā kristiešus apkārtējie cilvēki kā uzlūko? Vienkārši kā cilvēkus. Ziniet, kad mēs sakam, ka mēs esam kristieši, cilvēki vienmēr novērtēs ne tikai mūs, bet arī to, kā pakļautībā mēs esam, kam mēs piedaram. Ziniet, pirms kāda laika varēja ziņās lasīt, kad bija cilvēki, kurus atlaida no darba. Darba devējs atlaida no darba ar kādu pamatojumu.
Piemēram, ja cilvēks iestājās par Putinu, viņu atlaida no darba. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav ar uzņēmumu politiku. Mēs neatbalstam šādu rīcību. Vai ja cilvēks iestājās pret obligāto vakcināciju, atceramies, Covid laiku, viņu arī varēja atlaist no darba. Tāpēc, ka tas ir pret mūsu uzņēmumu politiku, un tāds cilvēks ar tādu nostāju, viņš grauj uzņēmuma reputāciju. Ja? Un tas, aiz kā stāv tas cilvēks, viņš liecina par to. Tāpēc uzņēmumi atlaida šos cilvēkus, tāpēc, ka viņi negribēja šo slavu. Ja? Un tāpat ir arī ar mūsu attiecībās ar Dievu. Ja mēs esam Dieva bērni, tad cilvēki vienmēr vērtēs to, kas mūs vada. Un nevis bieži vien arī mūsu pašus. Ziniet, mēs varētu salīdzināt tā. Mēs varam iedomāties tūkstnesis, un jūs redzat tādu cilvēka grupiņa iet, tad jau panīkuši, galīgi izslāpuši. Un jūs viņus satiekat, un jums rokās spainis ar dzestru ūdeni. Un jūs saprotat, ka šiem cilvēkiem ir vajadzīgs šis dzestrais ūdens, tā ir viņa lielākā vajadzība. Jūs iedodat viņiem šo ūdeni, viņi dzer un sadzerās to ūdeni, cik viņiem gribās. Sakiet, lūdzu, ko šie cilvēki slavēs? Viņi dzers, cik labs ūdens! Paldies, ka ir šis ūdens! Ūdens, paldies, ka tu esi! Viņi tā teiks? Ko viņi teiks? Viņi vērsīsies pie jums, viņi teiks, paldies, ka tu mums devi šo ūdeni, tā ir mūsu lielākā vajadzība. Viņi vēršās nevis pie tās lietas, kuri viņi bauda, bet pie tā, kas viņiem to dod. Un tā ir arī kristiešu dzīvē. Mēs varam kalpot cilvēku vajadzībām, bet mūsu kalpošanas mērķis ir kāds? Lai cilvēku skats vērstos uz Dievu, lai caur to visu Dievs tiktu pagodināts. Un ziniet, caur to tā mūsu vērtība arī pieaug. Jo mēs esam paredzēti īpašam uzdevumam, īpašam aicinājumam, un Dievs ir tas, kas stāv aiz mums, un Dievs ir tas, kas padara mūsu dzīves vērtīgākas, tas, kas padara mūs par svētību citiem cilvēkiem. Bet, lai mēs varētu būt par svētību citiem cilvēkiem, lai mēs būtu derīgi šim darbam, kā raksta saka, mums ir jāpaliek nesagānītiem. Un tātad mūsu uzdevums ir vērst uzmanību uz to, kāds ir tas mūsu sirds stāvoklis. Lai nebūtu tā, ka cilvēki Dievu, kuru mēs saucam par mūsu debesu tēvu, uzlūko tādā veidā, ka viņi redz, kā mēs rīkojamies. Ja? Lai viņiem nerastos nepareizs priekšstats par Dievu. Jo tā patiesā vērtība, kas mums ir, tā ir atklāta Kristus asinīs, tā ir atklāta Kristus upurī. Un ja mēs pieņemam šo Dieva zīmogu, ar ko mēs tiekam apzīmogoti, tad tā mūsu vērtība pieaug. Ziniet, ir tāda glezna melnais kvadrāts. Esat dzirdējuši par tādu gleznu? Pēkšņi nevaru atcerēties autoru. Malēvičs, Kazimieris Malēvičs, uzzīmēja šo gleznu 1915. gadā. Šī glezna ir novērtēta, ka šobrīd viņas vērtība sākas aptuveni ar $20 miljoniem. Dārgi? Ļoti dārgi. Bet kas tā ir par gleznu? Tātad rāmis, audeklis, uz kura ir uzzīmēts melns kvadrāts. Sakiet, lūdzu, kurš no mums nevarētu uzzīmēt tādu gleznu? Mierīgi. Lielākā daļa no mums varētu uzzīmēt uz audekla melnu kvadrātu. Bet ja mēs to uzzīmēsim, cik vērtīga šī glezna būs, sakiet, lūdzu?
Nu labi, ja kāds nopirks par 20 eiro, tas jau būs labi, ja? Bet 20 eiro pret 20 miljoniem, tā ir milzīga starpība. Bet mums jāuzdod jautājums, kas piešķir šai gleznai šo 20 miljonu eiro vērtību? Vārds, ar kuru šī glezna ir parakstīta. Glezna vienmēr autors, kurš viņu ir uzgleznojis, viņš paraksta. Un tikai tas vārds dod šai gleznai vērtību. Un tagad mums ir jāsaprot, ka ja Dievs uzspiež savu zīmogu mūsu dzīvēs, ja mēs pieņemam šo zīmogu, tad mēs esam vērtīgi. Bet, lai šī vērtība saglabātos, mums no savas puses arī jādara viss iespējamais, lai tas, kas mēs esam, atbilstu tam, ko autors no mums sagaida. Kristus mūs veido, un viņš mūs aicina uz īpašu kalpošanu. Tādēļ šajā notikumā mēs varam redzēt, ka Kristus īpaši aicina vērsties, kā saka, pie sevis, izmeklēt savas sirdis, lai, kā saka, no sirdīm izstumtu visu to, kas mūs var sagānīt, kas var mūs padarīt nederīgus. Bet viņš grib, lai mēs esam derīgi, lai katrs mūsu vārds, katra mūsu rīcība, lai viņa liecinātu par to, kāds ir Dievs, lai viņa atklātu mūsu autoru patiesajā gaismā. Nevis, lai cilvēki redzētu, kāds Dievs, jo viņi vērtē Dievu pēc cilvēkiem. Tāpēc vienmēr atcerēsimies, kad mums kādreiz gribēsies kādu lietu paveikt, vai kādam cilvēkam pateikt varbūt arī kādu skarbāku vārdu, tad atcerēsimies, ka pēc tā, kā mēs rīkosimies, cilvēki arī uzlūkos Dievu, uzlūkos mūsu radītāju, uzlūkos arī mūsu glābēju un pestītāju, kurš mūsu dēļ mira pie krusta. 1. vēstulē Korintiešiem 6. nodaļas 20. pantā Pāvils raksta, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad pagodiniet Dievu ar savu miesu. Tas ir šis svarīgais aicinājums. Tādēļ tiešām nepadosimies neprātīgām rīcībām, bet katru vārdu, katru darbību veiksim dziļi pārdomājot, ar atbildības sajūtu gan pret līdzcilvēkiem, gan ar atbildības sajūtu pret mums piešķirto titulu, kas mums dots. Svēta tauta, nošķirti īpašam uzdevumam. Un Kristus ir aicinājis un teicis Mateja evaņģēlijā 5. nodaļas 48. pantā. Viņš saka, tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs. Āmen. Mūsu mīlestības un žēlastības pilnais Kungs, kas esi radījis debesis un zemi, mēs esam pateicīgi, ka Tu mūs esi vadījis līdz šim laikam. Mēs pateicamies, ka Tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs un ir asāks par abās pusēs griezīgu zobenu. Mēs pateicamies, ka ik reizi, kad mēs atveram Tavu vārda pamācības, Tavu vārda atziņas, mēs spējam atrast šīs vērtīgās atziņas, kas der šim laikam, kas mums atklāja to, kāds esi Tu, kas mums atklāja, kāda ir Tava griba un kāds ir Tavs nodoms attiecībā uz mums. Un tas arī atklāja, ko Tu sagaidi no mums, kā mums rīkoties. Mēs esam pateicīgi par šodienas atziņām, ko mēs guvām gan sabatskolā, gan pārdomājot Tavu vārdu 2. dievkalpojuma daļā. Un mēs lūdzam, Kungs, palīdz mums paglabāt šīs atziņas dziļi sirdī. Palīdz mums saprast un pieņemt to, ka mūsu sirdīm ir jātop šķīstītām, ka tas grēks, kas ienāk mūsu sirdīs, tas ir tas, kas mūs sagāna un tas, kas mūs padara nederīgus šim īpašajam uzdevumam, ko Tu mums esi
uzticējis iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Tādēļ, kungs, mēs lūdzam, tiešām uzrunā mūs ar svēto garu. Vādi mūs svētā gara piepildījumā, lai svētā gara spēkā mēs varam darīt galu visām grēcīgajām nosliecēm, bet it visā, kungs, varētu piepildīt tavu gribu un tā caur mūsu dzīvēm pagodinot tevi, mūsu radītāju, godības pilno Dievu un mūsu mīlestības pilno pestītāju. Tiešām, kungs, māci mūs vadīt dzīves dienas tā, lai tās pagodinātu tavu svēto vārdu un lai tev pār visu tiktu dots gods, slāva un pateicība. Mūsu lūgšana, dārgā pestītāja, Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen.